Šodienas raidījuma tēma – aizkulisis. Naredzamo, nu skatētojam noslēpto aizkulise, kuru pirms koncertiem kļūsoja dzīvība, valda uztraukums un gatavošanās priekšnesumam. Redzēsim, kā notiek gatavošanās 3 gadu jubilejas pasaukumam lielākajā Austrumlatvijas koncertzālī Gors. Raidījuma otrā daļā dosimies pie folkloras kūpas Svātra. Pazavērsim, kā notiek gatavošanos īlēgošanas pasaukumam Daugavpilī un akcijai Garoko lēgu dzīsmu, ko organizē Latvijas Radio 2. Šodien Gors svin 3 gadu dzimšanas dienu. Daudzi darbo ir arī tāds satraukums par to, ko paspēsim, ko nepaspēsim, bet parasti visu paspējam izdarīt. Un jozaver, kas jau notiek, reiz socijas jau ļoti agri pamilsim. Visi gatavojās pasaukumam. Tagad ir atrastas pučis, kur redzēju kolēģi atbrauc uz darbu, laikam kavēju bišķeņu. Vai arī nā? Tikai personālam, tikai mūsim. Neviena nav, visi ir aizbēguši, visi ir darbos. Mūsu kabinets, kur mēs arī pavadam tu savu darba dienu, kad ir tieši aizskatuvis lītas. Ikdienā jau vairāk sajūt strādāt birojā, bet kad ir pasaukuma dienas, tad jau tas ir mūsu galvenais, galvenā vieta, kur mēs, no kurienes tiek dotas visas norādes kolēģim. Un principā tā ir foršākā lieta par to, ka ikdienā mēs jau komunicējam tikai ar producentiem, ar pasaukumu organizatoriem un tā, bet mākslinieks, kad es atbraucu, viņš jau ir tas, kurš ierauga to pusliedzu gatavu procesu, izdara secinājumus par mūsu sātu, šos vītas sātā, principā saka, ka mēs esam vieni no tādiem vismīļākajiem. Gribās tā ticēt vismaz. Čau! 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 Kā jums veicas? Labi. Puķītes jau mums ir sāktas dekorēt, viss mums notiek procesā. Tiešām ļoti skaisti būs. Labrīt! Labrīt! Oi, jociņi. Tā. Mums, principā, mēs šodien jau no 11. sokas visi darbi, kas ir saistībā jau ar māksliniekiem. Viņi atbrauc no Reigas visi kopā. Un programma mēs šodien tīši veidot dzimšanas dienas svinībām un kaut kas jauns, nebejis un tīši mūsu svātkiem. Mums ir aizgāja kāds uz leju satikt Rihardu jau? Vajag aiziet. Tikko aizgāja laikam. Iesim, mēs arī. Viss notiek? Jā. Labrīt! Labrīt! Tā pirmā mašīna. Pārējie vēl ceļā. Un Ksilim Trio un Jānis. Pagadina ar Rihardu mēs šite? Vai Rihards iet pie Ksilim Trio? Jā. Vienkārši rīdzinieku orķestranti, viņi ir kaut kādi 10 cilvēki. Varbūt mēs viņus uzsūtam uz 3. stāvu. Varam. Uz to 200. Tos galākais. Jā? Labi, jo viņi tūlīt piebrauc. Un mūsējie pārējie, lai iet uz mēģinājumu zāli. Jā, mūsējie reizeknieši, lai iet tur, tā ir viņa māja. Bet... Tā, mums ir Latvian Voices, mums ir pēdējā telpiņā, kas ir 229, ja? Tā kā. Un orķestrantiem būs augšā telpas. Un Ksilim Trio ir vidējā telpiņa. Smaiva beidzot klātienē. Šokad atbrauc. Tā, jā. Principā, mēģinājums ir tas laiks, kad tu vēl redzi visu procesā, pirms tu redzi skatītājs, un tā ir tāda unikāla iespēja dzirdēt reizēm, ka rodīs, kas pievie tikai tev,
Un noteikti tas ir tādas pozitīvas emocijas, gaidot vakaru, kas būs uz skatuves, redzēt, kas saīs, tādas pozitīvi uzlodējušas emocijas. Es viņai šodien saku, 5 lapiņu ceriņš, kā es ēdīšu. Viņa saka, viņi visi tādi ēd visus apceni. Visus var apēst. Būs tāda laime noteikti. Tur. Paskat, cik glīši. Trakākais, manuprāt, ko sākumā tā strūkla, ka bija piedzīvojusi, ka kāds bija izdomājis iesvētīt viņu, mēģinot ar mašīnu uzbraukt, bet viss beidzās, manuprāt, laimīgi un labi. Vismaz apakstu pamatā. Jā, bet toties tagad karstajā laikā tā neatkauties. Mums ir bijis pat tā, ka mēs tiešām nākam ar tiem vecākiem. Viņiem sakam, ka nav tā pludmale, jā. Mums katrai sezonai ir savi zvani, ir zīmai savi rudiņam, pavasarim, šodien dzimšanas dienas reizē mēs palaižam jaunos vasaras zvanus. Parodiešu tev, kā izskaņa. Klausīs naskan. Nu jā, aiztikt bez porsteigumiem. Es zinu, ka tas tagad nav pats aktuālākais, bet vispār neskan zvani. Nav vispār nekā. Nē, viņi ir ieslēgti, bet neskan. Iet tā kā laiks uz priekšu. Nospied. Nav vispār nekā. Kā var zināt, vai viņi ir ielādēti tajā sistēmā vispār? Kokuriņš vasarā. Tur ir rakstīts. Vasarā. Mūsu gostu gromata, mums ir tāda ļoti īpaša. Gondreiz jau pilna. Pie mums ļoti daudz ir bijuši gosti pēc 3 gadiem. Un principā katrs ieraksts ir tāds, kad tu jūti, ka cilvēkiem ir te paticis un labprot atgrieztos vēl un vēl. Un ir tādi, kur ir jau pa 5 reizēm bijušiem varbūt un ierakstījuši kaut ko iekšā. Un jebkurā gadījumā mēs tulēt ar jauno sezonu soksim jaunu gromatu. Tulēt atrasim varbūt kaut ko nolasiešu, kas tāds. Piemēram, lai jaunajam namam un tā iemītniekiem daudz brīnišķīgu ideju, kas realizējas ātri un viegli. Sonora Vaice. Mēs jums te grāmatā rakstījuši, principā katrs, kurš ir bijis pie mums. Un ir tādi, kur var redzēt, ka bērni, piemēram, ir sazēmieši, kā viņi redz, un kā viņi pasakās par to, ko ir darījuši un kā viņiem ir paticis. Un kaut kādas asociācijas taika, vai plaukstu nospīdumi. Jau tagad tai grāmatā ir liela vērtība, domāju, nerunāsim par to, kas būs pēc gadiem 20. Varētu mēs darīt tā ka beidz Latvijas versijas spēlēt, dziedāt, tad ir tā mikrofona pārlikšanās. Vai varētu jau kaut ko tajā brīdī piespēlēt, kamēr viņi liek mikrofonus, viņi liek Latvijas versijas mikrofonus, liek sānā. Un tajā brīdī nav nekā. Skatītājiem tajā tiešraidē, kurš skatās no mājām. Tas tajā laikā notiek, un jūs esat nākošie. Es jau parunāšu ar pušiem, varbūt varam kaut ko tur. Varbūt jūs varat kaut ko tur. Pārējā, vai sākt ar kaut ko klusām, vai Rihards sākot ar perkusijām, un tad nāk tas pēc virsū. Īstenībā, jā. Jo, ja nebūtu tā televīzija, varbūt arī nekas. Nē, tas nekas, jā. Agita, cik pulkstens? 20 vai vadīšanā. Arnita, kur ir? Mums vajag... Mēs jau sarunāts, ka mēs jau lēžam. Arī ar puišiem, Jā. Labi. Jaunie zvani. Vasariņa. Patīkami vakara. Sakars? Lai jau sakars?
Kā jums pietik? Normāli ar galdiem būs, ja viss kārtībā. Pietiekoši. Kāpēc mums čukst? Es nezinu. Kā jums liekas, šitā varētu būt kaut kur uz 150 cilvēkiem, ne vairāk? Bet arī tā, ka visiem ir jābūt pie galdiem. Тут надо пару этих стоячих столов протереть. Да, спасибо. Давай, чё? Tā. Vienkārši var nest uz aizskatuvi uz atvērto zonu. Es pati tur tagad neesmu, arī, ja tur ir Arnita, kas viņai uz vadītāja telpu nest. Ja, labi, nē, čau. Telefona līnija. Varam vēl? Tā, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 maksimums, es domāju. Man nebija tāda iebildes nekāda tipu 2 gadu koncertos. Dārgžīgi un skiedaļa. Kura tagad ir dziesma? Super, viss ir izdevies. Jūs ejiet sadāk, jūs atkal meklēs. Prieks, ka viss ir izdevies, koncerts ir noslēdzies. Mēs gaidāsim jūs noteikti ciemos uz nākamajiem garas koncertiem. Tikamies garā! Mēģināsim tagad skaņu. Es tagad dzirdu, ka es neesmu skaņiem sakari, ja
Tu esi uz skaļajiem, tagad es atslēdzu. Pakoklējiet, jā, pakoklēt. Tagad meitenes koklē. Kokli tālāk vajag? Kokli tālāk. Jā, čau. Tā, zvana, tā. Tūlīt zvanīs. Tagad klausieties, uz skaļruni nav jāliek. Galvenais ir tā, kad izrādās šitā nevar būt telefons. Jābūt šitā. Šitā te varēs būs labi. Šitā te. Nu, jums tas melnais vāciņš būs. Tad jau nekas. Nu, labi. Pagaidi, skaņieties vācies. Viņa absolūts klusums. Sveiki, Latvijas Radio 2. Jāsaka, ir novēlējums. Jā, nu labi, pateikšu es kaut kādu novēlējumu. Jā, labi, jā. Nevajag arī runāt. Jā, nav ko jau tas stāstīt. Jādziet un jau jums tik jādara, jāsvētī tā diena. Nav jau ko te runāt. Garākā līgo dziesma izskanēs Daugavpilī Dubrovina parkā, kur jau šodien vakarā mēs pulcināsim arī daugavpiliešus un pilsētas viesus uz vasaras saulgriežu svinēšanu. Un šobrīd esam zem lielā kuplā svētku ozola. Lai skan Joņu dīna, svāte dīna. Garākā līgo dziesma no Daugavpils, no folkloras kopas Svātra. Un mēs jūs visus aicinām un kaut vai uz mirkli apstāties un padomāt par šīs dienas burvību, maģiju un par šīs dienas patieso nozīmi. Joņu dīna, svāte dīna. Vīna. Aizskrien atmiņ pēc Villēnītes, jo tā ir uznāk lietas būs augstīs. Skrien. Pirmo dzīsma ir stovūt kojums. Celies Jānīte Elnies ir kājas, pēc tam es nūrunoju. Pēc tam pastostu, ka Joņš dara ļoti daudz darbi, todi. I galvenais ir Josasīns sīrs, bet tam ir dzīsma Joņa sīrus, joja legu. Celies brālīti, Elnies kājas. Līgo. Celies brālīti, Elnies kājas. Līgo. Paliksim mēģinot tikai tas, kas spēlēja reāli kūkļavoja. Spēlēja stabulieti. A tagad Rozontovas kadriļa, viņēgo deja. Itu vajadzētu izmēģinot, visu porēju var bez mēģinojuma. Rozontovas kadriļa, ja? Mudri. Skatietoji ita. A kas tev beja? Kurš tev beja? Aha. Tu spēlēsi mandolīnu, ej pēc mandolīnas. Bungas ir, jā, un bungas atnes. Varam? Rozontovas kadriļa. Pum. Neskrienām. Gūļojam un šilpojās, nu papiedieša. Meita grieši, meita, Taņa Kaspara utrodoki bēja, jo grīš. Diagonāle līdzina. Aizmirsiet. Nu, aiziet pie viteņas, tulīt viņa tev ierādīs. Nekas, tulītās atcerēsies. Tev pazuda tā akordu lapa? Tas ir tas noslēgums, kas pēc šitās dejas mēs sāksim iet uz Daugavas krastu. Ja? Šie teksti, tas, kas ir uz kopdziedāšanu, tad, kad mēs cilvēkiem mācam un sēžam, ja? Tas ir tikai normāli, ka tos tekstus nav visi iemācījušies. Bet pirmajām divām dziesmām, mēlī, 7 minūtes, ko iemācīties. Ja? 7 minūtes vēl, ko iemācīties tekstu. Tā. Negrib pamanīt. Nav, jā? Nav. Jā. Viteņā? Kāda deja tagad?
tēlu. Man arī saktu vajag piesprāst. Tā maziņā varbūt tās tev. Jā. Tā, labi. Tagad. Man bija lakats, bet viņš ir pazudis, jau kaut kas paņēma. Tā, pagā, šitās vēl ozolā karamās jostas. Kas vēl? Jā, šito. Tev bikšu josta ir? Bikšu josta, kur tu bikšu josta? Man šitam virsū vajag jostu. Nu, bikšu josta pa virsu uzliec un uzrāju. Kāda tev bikšu josta? Ļoti laba, parādīs sprādzi. Sprādzi ir močnovīga. Ļoti laba, tā kā tautu dēlam. Liec. Visiem bagātajiem bija metāla sprādzis. Tikai nabagiem nebija. Oskar, tev nav pūces saktiņas pie tēta? Pūces saktiņas nav atdota prezidentam. Nu, beigas. Atkarībā daigi, kādus es šodien jau sacīju, kā mēs svētkus īlēsim šodien savā sirdī, tādus svētkus mēs arī poši dēļ sevi nūsviņiesim, nūsvietiesim, ja tādus svētkus mēs atnesim visiem, kuriem mums šodien atīs. Dēļ tam padomāju, ka te ir Joņu dīna, svāta dīna, to, ko mēs šodien arī no reita pie lielo uzula dzīdavam, i car to, ka šodien bija jau tāds ļoti skaists reits, ļoti jocer, ka arī dīzdūs skaistu vakaru. Nu, ko? Pagadi to! Aiziesim pie dzintras, tu mums pa ceļām uzliec muziku, jā? Tad dzintra, ko nebež bišku paronojas. Paronova dzintra, aizgojam da vainagiem. I tad mēs atpakaļ atsagrīžam pie tevi. I tad, vai, ja tu jūt, ka jau varētu sūktīt daļēt vai vēl kaut ko, es nevaru saprast laikā, vispār, kas notiks. Mums pēc tam ir jojimots 8 dzīsmas. Esiet sveicināti! Treideviņi līgotāji no mūsu pašu Daugavpils. Esiet sveicināti, treideviņi līgotāji no kaimiņu novadiem. Esiet sveicināti visi Jāņa bērni. Līgo, Majanīti, Dieva dēlsi, līgo, līgo, tavu kuplu cepurīti, līgo, auga mieži, auga rudzi, līgo, līgo, apakštavas cepurītes, līgo. Jūs māsiņas nezināti, līgo, līgo, kāda puķe dārziņā ir līgo, viens kociņš, 3 zariņi, līgo, līgo, 9 ziediņiem ir līgo, viena pati Jāņu zāle, līgo, līgo, 9 žuburiem ir līgo, 9 žuburā ir līgo. Jā, šito gan man atsēmuši vajadzēs tīmuši, tad dzīsmīnās un ito. Tā vēl bija naskur maiss. Nu, kas ir? Bungas, ziņa, baigi atsavaļinējos, var tu likt iti nūstjos. Neko nevarēs ar tām bungām izdarīt, viņas pilnīgi pļok. Iekšā, apriekšā mandolīnu liec iekšā. Šito vedīs projām visu. Bungas ņemt vajag? Nevajag, viņas atmiekšķējās, uz zemes bungas nedrīkst turēt, viņas atmiekšķējās. Uzmanīgi, 50-ю, все, вот это 50-ю, да? Все, bet, paklāties, знаешь как, stīgas наверху, чтобы не прорвали stīgas, понятно? Ļoti uzmanīgi, 50-ая, ja? Paklausiet. Ej uz turieni, viņš vedīs. Visi gatavi darīt, jā. Ir, viss ir. Tā. Ejam, puiši, pēc mējām. Meitas aiziet pēc zaļumiem, ar ko izgreznot ugunskuru. Kalpu nav. Tur ir zaļumi, būs jāgrezno ugunskurs. Vai tur vēl kāda meita ir gatava atdot savu vainagu jūrai? Apmaities, kā šajā pusē. Jā. Tā.
Ну, мīļās meitas. А можно кинуть такое? Такое? Нет, такое надо... Tā, tās meitas, kuras ir neprecētas, kuras grib redzēt brūgānu šodien sapnī, vainagu lieciet zem spilvena. Brūgānu redzēsiet. Nedodiet jūrai, bet mēs jau esam precētas, mums jau ir vīri, mēs atdosim jūra. Ja? Lai nes vainagus uz jūru. Kauguņa dzirkstelīte, treideviņas dzirkstelītes pret saulīti uzlekušas. Laisadaigā nelaimīte, kauguņa dzirkstelīte. Tagad var vienkārši atsapūstīs.